Jau kādu laiku veikalos, norēķinoties ar maksājumu karti, vairs nav nepieciešams parakstīties, bet katru reizi ir jāievada pinkods. Lai arī šāda sistēma ir drošāka un iespējams arī ērtāka, tā tomēr tika ieviesta nepilnīgi. Laiku pa laikam tā panesās šitais moments, kad visās kasēs ar kartēm norēķinoties ir obligāti jāievada pinkods. Nebija jau slikti, pirms tam arī tas uz elastīgā vada, tā pults, kā viņš tad, kur varēja tā padot pretī un tad ievadīt. Bet tie kaut kādā interesantā momentā pazuda, visās kasēs parādījās tāda riktīgi augstu. Kā viņi paši saka, arī tie bija noņemami, bet viņi tā nostiprināti, ka neviens no pārdevējiem tā īsti nezināja, kā viņi noplēst vai tur kā. Tā kā šīs kases ierīces, kas ir lielākajā daļā veikalu, ir iegādātas jau kādu laiku atpakaļ, tad par šīm lietām tur nav padomāts. Savukārt jaunajos veikalos, ko mēs esam atvēruši pagājušajā gadu un šogad, tur jau šīs lietas ir ņemtas vērā. Tur ir jauna veida kases ierīces, kas ir ergonomiskas gan darbiniekiem, ērti tajā strādāt, gan pircējiem. Un šajā gadījumā pinpada vecajās kases ierīcēs bija uzstādīta pārāk augstu. Tātad sākotnēji maksājuma karšu termināli bija nepieejami cilvēkiem ar kustību traucējumiem. Mūsu kolēģis Aigars rakstīja vēstuli lielākajiem veikalu tīkliem Latvijā ar lūgumu sistēmu tomēr uzlabot. Kā izrādījās, tas nav ne sarežģīti, ne arī dārgi. Šie pinkodu termināļi ir jau nomainīti. Un ļoti labi, ka, nomainot viņus, mums izdevās arī atrast tādu tehnoloģiju, ka viņi ir lietojami arī cilvēkiem ratiņkrēslos. Respektīvi, parasti viņi stāv, horizontālā stāvoklī lietojami lielākajai pircēju daļai, bet ja ir cilvēks ratiņkrēslā, tad šie termināļi ir pagriežami vertikāli un cilvēks var ievadīt pats savu pinkodu, nebaidoties par to, ka jāuztic viņš kādam citam, vai, respektīvi, var pilnīgi lietot šos kašu termināļus. Spriežot pēc šī piemēra, var redzēt, ka var konsultēties arī vairāk. Tādēļ mēs esam ļoti priecīgi, kad mūs, piemēram, informē par šādām neatbilstībām. Kādu laiku atpakaļ, piemēram, mēs bijām saņēmuši informāciju no viena vairedzīga cilvēka, kurš netika mūsu veikalā ar suni pavadoni. Un mēs esam atvērti dialogam un gatavi mainīt šīs lietas. Protams, attiecībā uz dzīvniekiem mūsu veikalos ir sanitārās prasības un tam līdzīgi vienlaikus. Tā bija iespēja visiem veikaliem vēlreiz pateikt un noinstruēt, ka šādā gadījumā suns ir pavadonis, viņš ir nepieciešams šim cilvēkam un viņam ar to kopā ir jāiekļūst veikalā. Respektīvi, mēs esam gatavi labot savas kļūdas, ja tādas ir gadījušās. Te jāsaka paldies Apeironam par izrādīto šī jautājuma risināšanu, jo tikko mēs šajā procesā, kad mēs nomainījām šos termināļus, tieši bija interese un jautājums no Apeirona biedrības par to, vai mēs ņemam vērā šīs ratiņkrēslu lietotāju īpatnības, respektīvi, ka cilvēks sēžot krēslā nevar ievadīt kodu termināli, ja viņš stāv uz galda horizontālā stāvoklī. Un tāpēc, pateicoties šai Apeirona interesē, mēs ieviesam šo tehnoloģiju tādu, ka šis termināls ir paceļams vertikāli un šie kodi ir katram ievadāmi. Kā atzīst Aigars, lielveikalu darbinieki ir bijuši atsaucīgi un samērā ātri atraduši risinājumus problēmai. Mēs tomēr ieteiktu turpmāk vispirms domāt un pēc tam darīt.